Esiet vismīgi sveicināti Ogres domas podkāsta skatītāji, klausītāji. Es esmu Dainis Panders un šodien rubrikā Domino ar mācītāju. Ar mani kopā Domino uzspēlēs intelektu attīstības centra vadītājs Oskars Grīslis. Jā, sveiks, Dēn. Jā, paldies, Oskar, ka tu vari būt šeit un veltīji savā saspringtajā grafikā laiku, lai varētu parunāties par dzīvē svarīgāko. Domino, tu esi spēlējis domino? Kad pēdreiz spēlēji domino? Es esmu spēlējis un tieši domino, kādu pusgadu atpakaļ, es domāju, atpakaļ es spēlēju domino. Jā. Šis būs nedaudz citādāks domino, jo katra kauliņa, ko tu noliksi, tev būs iespēja uzdot jebkuru jautājumu man. Jebkuru kauliņu es nolikšu, var uzdot jautājumu tev. Un tad redzēsim, kā mums beigsies un kurš uzvarēs. Tam būs īpaši domino domas cepami mazajā balviņā. Ko, gatavs? Gatavs. Domino spēlē. Labi, tad mēs viņus izgāžam. Lai ir dzirdēt, ka te viss ir pa īstam. Tad tu vari sev atlasīt 7 kauliņus, kuri tev liekas vistuvākie, pievilcīgākie, un tad es paņemšu savējos. Tā. Izskatās, ka es sākšu. Labi. Tev ir. Jā. Tad, ja tev jāliek tev tas vismazākais dubultais, kas tev ir. Jā, man ir 1-1. Super. Tad tev ir iespēja uzdot tev jautājumu. Baigā ir. Jā, super. Braucot uz šejien, tad man bija jautājums uzdot tev tādus vairāk profesionāls jautājums vai individuāls. Un tad arī man nebija varbūt iespēja tik ļoti sagatavoties, bet vakardien vakarā, iegūglējot Dainis Panders, es atradu ļoti interesantu informāciju, ka 2007. gadā Delfos ar tevīm ir intervija 2007. gadā, tas ļoti sen, kur tu esi kopā ar savu tā laika, tu toreiz jau sievu laikam, un tu biji tādas tā kā biedrības, vai kustības vadītājs, ja es nemaldos, īsta mīlestība gaida, jā. Un domājot arī par kristīgām vērtībām un par, teiksim, to, ka mūsdienās mūsu sabiedrība attīstās, un pašam bija diezgan liels izaicinājums vērot savas meitas attīstību un arī to, kas notika, faktiski viņai šobrīd 19 gadi, un tad 17 gados šobrīd jauniešiem jau ļoti normāli, ka viņi, teiksim, faktiski jau sāk dzīvot pāros. Viņi paliek viens pie otra, viens ar otru, un tad es gribēju jautāt šajā sakarā tev, kā ir mainījies tavs uzskats saistībā ar šo pieeju, ka īsta mīlestība var gaidīt, un tiešā veidā atturēšanos no dzimuma sakariem, es saprotu pareizi tā līdz laulības derības noslēgšanai. Jā, līdz laulības derības noslēgšanai, kas atkal mūsdienās jau, teiksim, jaunieši ir tendēti uz to, ka, pēc būtības viņi par laulībām vispār nedomā, un par ģimenes veidošanu kā tādu arī sāk domāt tikai no 30 gadiem. Jā, līdz ar to man tas jautājums tev, kā tu saskati, vai tavs viedoklis šajos jautājumos ir mainījies, un kāds tavs viedoklis, tā diezgan plaša tēma patiesībā. Jā. Tā labs jautājums, tā ir plaša tēma. Mans viedoklis pirms tam bija tā, kā tu aprakstīji, kā jauniešiem, jo līdz 22 gadu vecumam man vispār, varētu teikt 21 gadu vecumam, ja tu gribi, ja tu mīli un ir apusēja vēlme, kāpēc ne? Ir visādas izkaragāšanās un tā tālāk. Bet tad, kad es satiku savu mūžu mīlestību un savu sievu, tad saprotu, es viņai varu stāstīt par to, kā es varbūt zaugu kaimiņiem mērkšķogas, par to, kā es varbūt kaut ko sameloju. Bet baigi viņai neiepriecināja, kad es sāku stāstīt par meitenēm, kas man bijuši.
Loģiski. Tajā brīdī es saprotu, ka mana pieredze nepalīdzēja manās attiecībās ar īstu. Un tajā pat laikā man baigi arī neapriecināja viņas stāsti, viņas pagātne. Okay. Un es sapratu, ka tomēr, es uzskatu, ka laulība ir monogāma, kad visideālākais, vislabākais ir tad, kad tev ir seks tikai ar savu dzīves partneri. Jo, tu droši vien zini par dažādām vielām kā oksitocīns, kas patiesībā iedarbojas kā tāda līme. Un tu nekad neaizmirsīsi pirmo seksuālo partneru. Un jautājums, ar cik partneriem tev vajadzētu mūsu sievām salīmēties pirms mums? Loģiski būtu, es negribu ar nevienu, lai viņi salīmēs pirms manis. Redzi, un šis standarts un princips, viņš jau bijis kultūrās ir joprojām diezgan dzīves. Viņš arī latviešu kultūrā ir bijis, teiksim, viena tautas dziesma, kas man paliek atmiņā, kur grib puisītis ar negodu noņemt manu vainagdziņu. Ja tev tika ņem ar godu, bez goda nedabūsi, vai ne? Restīgi grib puisītis bez laulībām, par mani pārgulēt, ja tu gribi paņemt man nevainību, tad apreci, tad būs, savādāk, nebūs. Saprot, un tas ir kaut kas tāds, kur meitenes, viņam jāsaprot, puisis ies tik tālu, cik meitene atļaus. Un jautājums ir, ko viņa grib atļaut, vai viņa ir pārliecināta, ka šis puisis, kas viņā iesaist potenciālo sēklu, pēc tam viņu arī nopļaus un izaudzēs. Te ir runa par tēvišķību un atbildību. Līdz ar to mans viedoklis nav mainījies. Es tieši otrādi, kad es satiku savu sievu un saprotu savus kļūdas, es darīju vienkārši radikāli lēmumu, mums nebūs seks līdz laulībām. Un es biju, lai arī bija bijusi šī pieredze, es ieraudzīju, ka patiesībā mūsu attiecības veidojās dziļā, dvēseliskā, draudzīgā mīlestībā. Protams, tā kā viņi ir ļoti skaisti, bija ļoti grūti atturēties, bet tas mums palīdzība izveidoja pamatu mūsu attiecībām. Un ar to tā intimitāte atkal bija tikai kā līme, kas salīmē divus cilvēkus, kas grib būt kopā uz mūžu. Līdz ar to es to redzu ne tikai no tāda garīga aspekta, ko svētie raksti saka, bet patiesībā diezgan daudz no bioloģiskā, psiholoģiskā, emocionāla un sociāla aspekta. Pat tikpat spēcīgi, cik no garīgā. Es sapratu no spēles noteikumiem, ka es varu uzdot arī papildu. Jā, droši. Papildu jautājums, kas man radās, uzklausot tavu atbildi. Es sapratu, tā bija tava izvēle. Tu tā kā piedāvāji, ka līdz pat... Nē, to man sieva teica. Viņa teica, ka es negribu to veidot uz laulībām. Principā viņa nolika man izvēles priekšā. Tad, ja es gribu viņu, bet es viņu dabūšu tikai pēc laulībām. Tad man ir jāizdara izvēle. Vai seks ar viņu, vai viņa. Ja nav seks, tad es dabūšu to pēc laulībām. Patiesībā tas man palīdz izdarīt izvēli. Vai es esmu kopā ar viņu dēļ seksa vai dēļ viņas. Jo vīrietim atteikties no intīm attiecībām, man liekas, ir visgrūtākais, ko var. Un ja tu gatavs esi to upurēt dēļ viņas, tad vai tu esi iemīlējies, vai arī tu esi frigits, es nezinu, bet es biju iemīlējies. Okay. Jā, paldies. Jā. Laba kārta. Ok, labi, man ir ko likt. Intelekta attīstības centrs ļoti interesants nosaukums. Man viņš asociējas tad attīstīt mūsu intelektu. Varbūt viens gan jau, kas tavuprāt ir intelekts un kas ir tas, ko jūs cenšaties attīstīt? Jā, varbūt runājot par intelekta attīstības centru, drīzāk tas nosaukums kā tāds ir vairāk, teiksim, tā, lai radītu interesi cilvēkos, bet arī, protams, tas mans skatījums, un šobrīd es jau varu teikt, ka mūsu komandas skatījums ir par holistisku attīstību. Un intelekts, protams, ja mēs runājam, tā ir gan prāta gudrība, gan sirds gudrība, gan arī ķermeņa prasmes, jā. Jo, kā mēs zinām arī, kas ir no teorijām, tad intelekti ir ļoti daudz, viņi ir dažādi, jā. Saistībā gan ar mūsu, teiksim, gan ar smadzeņu darbību, jā, gan arī ar
teiksim, arī varbūt sportiskais intelekts, gan emocionālais intelekts. Ja? Un tā galvenā doma ir tiešām piedāvāt holistisku risinājumu dažāda veida izaicinājumiem, bet visa pamatā, protams, un visa centrā ir individualitāte. Un šajā gadījumā bērns un jaunietis, ja, un nestoties uz to, ka kaut kādā ziņā pie mums nāk arī savu veidu tādi tipiski vai drīzāk varbūt netipiski jaunieši, ja, un bērni. Protams, viņiem lielā mērā ir, teiksim, kaut kādas līdzīgas īpašības, un viņas noteikti var kaut kādā ziņā arī klasificēt. Tad tomēr, ja mēs skatāmies, ka katrs gadījums ir ļoti individuāls, ja, un tāpēc tā ideja ir par to, ka mēs tiešām cenšamies katru bērnu izzināt, veicam arī pārunas ar vecākiem, iedziļinamies un saprotam, kā mēs spējam un kā mēs varam palīdzēt. Un ir arī gadījumi, kad mēs sakām, atvainojiet, bet mēs nevaram palīdzēt. Vai mums ir bijuši tādi gadījumi, kad mēs vēl nespējam jums palīdzēt. Teiksim, ir dažādi veidi jautājumi, kur ir jārisina dažādi. Teiksim, ja mēs runājam par emocionālās un uzvedības teiksim, jautājumiem un grūtībām, ja, tad labāk tā mana pieredze un tas mans redzējums ir arī organizēt grupas, kur bērni un jaunieši miedarbojas savā starpā. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši un pieredzējuši, ka tā saucamā psihoizglītošana par emocijām, par uzvedībām bērniem nav tik efektīva. Tas bērns vai jaunietis, viņš spēja aprakstīt visas emocijas, viņš spēja visu izstāstīt, viņš spēja pateikt, tajā brīdī es sadusmojos, tur es viņam iesit, ko es izdarīju. Ja? Viņš to visu spēja, bet tas viss notiek pēc notikuma. Un tajā brīdī, kad tu ar viņu komunicē, tev liekas ļoti adekvāts jaunais cilvēks, tur viņu runā. Viņš tevi saprot, tu viņu saprot, visi brīnišķīgi, bet tiklīdz viņš nonāk miedarbībā ar saviem vienaudžiem, tā rodas dažāda veida pārpratumi, dažāda veida izaicinājumi saistībā ar uzvedības kontrolēšanu, ja, un tādām lietām. Līdz ar to ir jautājumi, kurus var ļoti brīnišķīgi un labi risināt strādājot viens uz viens, kas ir arī mūsu faktiski sākotnējās darbības pamatā, un arī šobrīd tātad tie ir uzmanības un koncentrēšanās treniņu nodarbības, ja, kur mēs palīdzam bērniem un jauniešiem uzlabot viņu faktiski koncentrēšanās spējas un darba atmiņu, kas ir ļoti svarīgi, ja, tieši, teiksim, akadēmiskiem sniegumam bieži, kā mēs zinām, tad bērniem un jauniešiem nav tā, ka viņi nezin vai neprot vai nemāk, bet ļoti bieži ir neuzmanības kļūdas. Un tad mēs viņam tiešām palīdzam kļūt uzmanīgākiem. Ja? Bet šis darbs tiek vadīts un organizēts strādājot viens pret viens, respektīvi viens pieaugušais, viens bērns. Un savukārt uzvedības un emociju jautājumus tos vislabāk ir organizēt grupās. Nu, un tad arī šobrīd arī tā mūsu centra pieeja ir tāda, ka mēs piedāvājam gan individuālas nodarbības, gan grupu nodarbības, piedāvājamies ļoti daudzās tēmās un jomās. Esam, es uzdrošinos teikt, ne tikai pirmie Latvijā un vienīgie, bet visā Baltijā. Un arī tas mūsu mērķis un arī darbības pirmsākumi sākotnēji jau ir tādi, ka mēs meklējam labāko, kas ir pieejams pasaulē. Mēs mācāmies no labākajiem, mēs skatāmies, kā strādā citi. Un veidojam tādu integrālu un holistisku pieeju dažādu jautājumu un dažādu problēmu situāciju risināšanai, jo viss pamatā tomēr ir panākt pārmaiņas. Jā, nevis runāt par pārmaiņām un par to, ka viņas vajadzētu, bet panākt. Protams, nevienmēr tas izdodas, jo lielā mērā arī paši bērni un jaunieši ir iesaistīti, lielā mērā ir arī tas, ko mēs redzam, ļoti svarīgs ir arī kopdarbs kopā ar vecākiem. Un, ja vecāki pārunā ar savu bērnu jaunieti ir klātsoši, ja, tad domā par to, kā palīdzēt, ja, tad, protams, efekts un rezultāti ir daudz ātrāk nekā tajās situācijās, kad vecāki vienkārši atrod savu bērnu un tā kā, dariet, kas jums jādara, ja, un būs rezultāts. Bet, bieži vien rezultāts varbūt arī nav, jo ir nepieciešama motivācija, izpratne un iesaisti arī no paša bērna un no visas ģimenes. Ja tas patiesībā pat nav atkarīgs no vecuma, vai bērnam ir, teiksim, 6 gadi, vai tas ir jaunietis, kuram ir 16 gadi.
Ja viņam ir motivācija, ja viņam ir izpratne, kāpēc viņš ir pie mums, ko viņš pie mums dara, ko viņš grib ar to panākt, iemācīties, rezultāti nav ilgi jāgaida. Jā, un savukārt, ja šīs motivācijas pietrūkst, tad nāks ilgāk pastrādāt. Nu jā, principā zirgu var aizvest līdz upē, bet nevar piespiest viņu dzert. Jā. Bet varbūt var papildināt tāds jautājums, kāpēc tev likās, ka vajag tādu attīstību centru? Kas tev pamudināja tajā virzienā vispār iet? Jā, pamudināja laikam jau tāds ļoti apzinīgs un apzināts un mērķiecīgs darbs. Primāri pašam ar sevi, tā kā saprast savu dzīves pieredzi, savas stiprās puses. Un patiesībā man arī savulaik ļoti patika un palīdzēja tāda grāmata kā Zilā okeāna stratēģija. Un šī Zilā okeāna stratēģija, tā galvenā doma ir tā, ka nevajag iet tur, kur ir visi. Nevajag strādāt ar to, kur ir visi, respektīvi tradicionālā izglītība, vai tā ir psihoterapija arī varbūt. Ja? Tas ir tas, kur iet pārsvarā vairums. Un kaut kādā brīdī tev ir jābūt spējīgam ieskatīties nākotnē. Sajust, kas notiek šobrīd, kas notiks tālāk un to virzienu, kurā tev ir jāiet. Jā, un tad faktiski šos aptuveni 4 gadus atpakaļ, es ļoti mērķiecīgi atceros, meklēju šos virzienus, šos idejas, jo viens ir tas, ka tu vari izdomāt kaut ko pats, un otrs, tu vari paskatīties, ko dara jau citi, un izveidot labāk. Un drīzāk tā bija tāda ļoti mērķiecīga analīze par to, kas notiek, jo šobrīd jau, jāsaka tā, ka mēs kaut kādā ziņā esam sistēmas upuri sadrumstalotie uzmanībai, un no tā lielā mērā ciešam mēs visi. Jā, visbiežāk, protams, mēs kā pieaugušie runājam par mūsu bērniem. Ja, bet ļoti lielā mērā mēs paši nespējam novērot tās pārmaiņas, kas ir ar mums pašiem, ar to, ka mums ir tiešām grūti lasīt grāmatas, mums ir tiešām grūti veidot konstruktīvas, dziļas sarunas, ja, bez ieskatīšanās telefonā, mums ir tiešām grūti izjust klusumu, mums ir tiešām ļoti grūti atrasties neērtās situācijās, jo tas, ja tu paskaties uz cilvēkiem, visbiežāk tik līdz cilvēks ieiet kādā nepazīstamā vidē, ko viņš dara, viņš ķerās pie telefona. Ja? Mierinātais. Tāds mierinātais, sava veida. Es noteikti varētu apgalvot, ka šis ir tāds neirotisma gadsimts kaut kādā ziņā. Ja? Tāds digitālās neirozītes, ja, kas mums tā kā lec ārā. Ja, tik līdz mēs sajūtamies nērti, tik līdz mēs sajūtamies pamesti, vientuļi, visa veida šīs, teiksim, cilvēciskās esības blaknes, tā mēs viņus uzreiz aizvietojam. Ja, un skaidrs, ka ļoti līdzīgi notiek arī ar mūsu bērniem, un tāpēc jau toreiz, es uzsākot šo visu, man bija ļoti daudz cilvēku, kas uzmanību skatījās, un es viņiem tā kā teicu, es būšu uzmanības treneris. Un kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Ja? Un, bet man arī palīdzēja tā atziņa par to, ka savulaik ļoti daudzas idejas, kuras ir bijušas ģeniāls, viņas ir nākušas tad, kad sabiedrība tām nav bijusi gatava. Sabiedrība nespējas saprast un apzināties to, ka iespējams tas pēc 5, 6, 7 gadiem būs ļoti pieprasīti. Līdz ar to arī šobrīd tā niša, kuru mēs aizņemam, viņa ir tāda ļoti specifiska un tāpat laikā diezgan pieprasīta. Kā jūs tev teicu iepriekš, pie mums uz centru, nestoties uz to, ka mums ir 2 filiāles Rīgā, pie mums brauc no visas Latvijas. Tālākais, kas ir bijis Balvi, Valmiera, Talsi, Grobiņa, un cilvēki ir gatavi braukt, un viņiem patīk tas, ko mēs darām, un viņiem patīk tas kā mēs to darām. Forši. Paldies. Tā. Lūdzu, tavu kārtu. Mana kārta, Labi. Tā, mana kārta un mans jautājums, Jep. Tā, mans jautājums tev būs, es salīdzinoši nesen izlasīju ļoti labu grāmatu, Sadguru,
par karmu. Un tev kā garīgam cilvēkam, arī kā, respektīvi, man liekas, ļoti svarīgi ir vienmēr nodalīt ticību no reliģijas. Ja? Un kaut kādā brīdī šo ir tā diezgan varbūt arī grūti nodalīt. Ja? Un tāpēc man likās, ka man būtu ļoti interesanti tev pajautāt, ja, kāds ir varbūt tieši tavs individuālais redzējums par karmu. Es tev pasaku vārdu karma, jā, un ko tu ar šo vārdu saproti? Kādas asociācijas tev rosās? Jā, tas, ko arvien vairāk mūsdienās ir YouTube video, kur rakstīts instant karma, ja, kur cilvēks kaut ko izdarīja sliktu, viņam uzreiz tas atmaksājas. Un, tas ir tāds tas rietumnieku paņemtā ideja par karmu, kas pētot, no kurienes viņa oriģināli nāk, tad karma tomēr austrumu reliģijās, cik es tā saprast lasījis, ir lasts, ka tev visu laiku jāpārdzimst. Ka tas ir patiesībā nav nekas labs pēc būtības, jo austrumu reliģijās tā ideja hinduismā, ka tu saplūsti ar visu un pēc savas nāves, un tev nav jāatgriežas karmas laika regulārā pārdzimšana, kas ir kā nolādējums. Ideālais, ka tu vairs nepārdzimst un tu saplūsti ar visu. Nav tā, ka es piekrītu šai idejai, es drīzāk nepiekrītu tādā ziņā, ka manā uzskatā, ko es sauktu, kad Zeme ir kā angļu saucās intelligent design, ja ir kāds augstāks saprāts, kas ir radījis. Ja mēs esam inteliģenti, man liekas, ka kādam, kurš ir inteliģentāks, mums to varēja visu radīt. Tāds mans skatījums, bet karma priekš manis līdz ar to, kā es saprotu, es drīzāk teiktu sēšanas un pļaušanas likums. Ko tu sēsi, to tu pļausi. Un mēs esam tā kā šo austrumu filozofijas ideju karmu patiesībā sēšanas pļaušanas nosaukuši šajā vārdā, ka tā ir karma, bet tā īsti manā skatījumā varbūt, mēs nepareizi vienkārši lietojam šo terminu, manā uzskatā. Es vairāk teiktu, ko mēs ēsim, to mēs pļausim, to mēs redzam bioloģijā, ja tu iesēji, un tu nopļauj daudz vairāk patiesībā. Un, teiksim, es nezinu, tur vienalga, ja es pasaku, savam bērnam kaut ko sliktu, un tas viņu tā ietekmē, ka beigās, vai viņš gribēs, piemēram, vecumdienās braukt, ja, vai viņš gribēs vest savus bērnus, zinot, ka tēvs ir tāds, kurš viņam ir iesējis šo domu, ka tu nekas neesi derīgs, vai ne? Un vai ir kaut kādas situācijas, kurās mūsu izvēles atnes kaut kādu labu efektu vai sliktu efektu. Līdz ar to es vairāk skatītos, es sauktu nevis nelietot vārdu karmu, sauktu sēšanas, pļaušanas likums. Jā, dari otram, ko tu gribi, lai tev dara. Es tā viņu drīzāk formulētu. Jā, līdz ar to pēc austrumu reliģijas karma nav nekas labs pēc būtības. Bet es viņu sauktu nevis karmu, bet sēšanas, pļaušanas likums. Tā. Okay. Paldies. Okay. Labi, ejam tālāk. Tā, mans jautājums. Tavs jautājums. Es jau sāku domāt, ko man likt. Tu tā kā minēji, kad ir vecāki, kas brauc un ved bērnus tā kā no visas Latvijas, un es saprotu, ka ir vieniem, kuriem ir uzmanības deficīti. Varbūt nedaudz var noraksturot. Teiksim, es zinu, ka ir vairāk vecāki, kuri saka, manam bērnam tas uzmanības deficīta sindroms, un es nezinu, kā viņam palīdzēt. Kas, vai tev ir kaut kāds saprat, no kurienes rodās šāda uzmanības deficīta, un kā, teiksim, var kaut nedaudz vecāks saprast to bērnu, un kā viņam palīdzēt. Jā, jautājums par to, no kurienes rodas, tad pirmām kārtām tā ir, tomēr lielā mērā tā ir ģenētika, tā ir iedzimtība. Jā, aptuveni tas, ko mēs zinām, tie dati, teiksim, varē, bet no 50 līdz pat 70% tā var būt arī ģenētika, tas ir viens. Otrs arī, man ļoti patika savukārt arī izlasītā Gabora Montē grāmata, mīts, tur bija par mītiem, par saistību ar mentālo veselību, un tad tur ļoti labi man patika, kā viņš aprakstīja, respektīvi,
tas, ko mēs zinām vispār no cilvēka attīstības viedokļa, ka ļoti svarīgi ir vide. Ja? Vide. Ja? Un attiecīgi arī spēcīgs un labs augs ielikts skābā vidē, un viņš var nonīkt. Un otrādi, ja? Vājš zāles stiebriņš ielikts labā vidē, viņš var uzzaļot. Ja? Un tad, un runājot tieši par tādām veidu, teiksim, izaicinājumiem, kas ir saistīti ar mentālo veselību, ja, tad bieži vien arī kā, teiksim, šis faktors, kurš ietekmē UDHS, ir, teiksim, gan labvēlīgi, nelabvēlīgi ģimenes, stress, teiksim, arī kādu kaitīgo vielu patēriņš, ja. Bet te ir jāsaprot viens, ir vide, kurā bērns dzimst, kurā viņš aug. Un līdz ar šiem, teiksim, ar šo ģenētisko faktoru, ar šo ģenētisko nosliedzi, vide pēc tam nospēlē ļoti būtisku lomu. Tātad, ja mammai vai arī vēlāk jau pašam bērnam ir paaugstināts stress, kas arī bieži vien var būt saistīts ar kaut kādām ģimenes attiecībām vai ar to, kad bērnam, teiksim, tas ir ģimenē pirmais bērns un māte visu laiku pārdzīvo, ja. Vai arī tas varbūt jau arī grūtniecības laikā? Jā, arī grūtniecības laikā, jā, jo tas, ir gēni, tā kā ir predispozīcija, kuri var tikt aktivizēti. Ja, un aktivizators vide ir kā aktivizators, ja. Jā, un līdz ar to šī vide, un man ļoti patīk, kā viņš aprakstīja arī psiholoģiskā vide, kurā top bērns. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mātes patiesībā šis mentālais stāvoklis bērna gaidīšanas brīdī arī var nokalpot kā aktivizators. Bez šiem arī, teiksim, tas, kas ir pētījumos pierādīts, tātad vispār vide kā tāda, dažādi veidi, teiksim, piedzīvot stresu, nelabvēlīgās ģimenes, un tas, ka, protams, tas arī ir kā viens no tādiem faktoriem. Bet tas, par ko ir, protams, arī vēl trešais faktors, kas ir par kuru ir jārunā, kas ir mūsdienās nācis klāt, protams, tā ir digitālā vide, kura sadrumstalo mūsu uzmanību un atkal savā veidā tā kā aktivizē to, ko mēs saucam par UDHS. Un ļoti bieži, teiksim, arī sabiedrībā tiek pieņemts runāt par UDHS bērniem ar salīdzinoši tādu, tā kā negatīvu pieskaņu. Patiesībā, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad UDHS cilvēki tie ir bijuši pirmatklājēji. Tie ir tie, kuriem vienmēr trūkst sajūtu, tie, kuriem ir nepieciešami stimuli, viņos ir ļoti daudz enerģijas. Es teikšu arī, ka kaut kādā ziņā, un tas arī patiesībā ir, ka UDHS bērni ļoti bieži ir ar salīdzinoši augstāku intelektu, un viņiem ir ļoti interesanti runāt, ja? Viņi ir ļoti dzīvelīgi. Viņi ir atklājēji, viņi ir darītāji, un tas, kur viņiem ir tiešām grūtības, tās ir grūtības fokusēties, koncentrēties, darīt kaut ko monotonu, darīt kaut ko garlaicīgu. Tas viņam tā kā sods būtu. Jā, sekot noteikumiem, jā, jo pēc būtības arī, ja mēs skatāmies, tad šajā teiksim, pamatā jau ir tātad, tad arī pēc klasifikācijas tātad ir uzmanības un koncentrēšanās grūtības, un tad jau ir impulsivitāte un hiperaktivitāte, jā, un tad arī viens no, teiksim, un arī šie bērni attiecīgi, tad arī ļoti dalās, jā, ir tiešām tādi, kuriem ir grūtības noturēt uzmanību, jā, bet viņi varbūt nav hiperaktīvi, jā, un tad atkal ir šie bērni, kuriem ir šī paaugstinātā aktivitāte, jā, un tad tiešām jāsaka tā, ka šie bērni, viņi ir nērti sistēmai. Viņi ir nērti izglītības sistēmai. Viņi ir nērti saviem vecākiem. Kāpēc? Jo viņi nevar nosēdēt mierā. Jā, viņi nedara to, ko... Kāds ir risinājums? Vecākam jāsūt viņu uz skolu, kur tam puikam... Jā, kur 40 minūtes viņam ir jāsēd. 6, 7. Un tur jāsaka arī, tā problēma jau ir arī vispār šajā skolas sistēmā un izglītības programmā kā tādā, jā, jo viņi nav piemērota, jā, šiem bērniem, viņi pat nav pielāgota. Un lielā mērā es pat teikšu, ka skolu un izglītības sistēma, viņi ir vardarbīgi pret šo bērnu. Jo iedomājies, tā ļoti dabiski, ja, ka tev nepārtraukti ir nepieciešama kaut kāda kustība, un tev saka, nē, Daini, sēdi. Nē, Daini, nerunā. Jā. Vēl pēc mūsu vecumā, jā, un nedod Dievs tev vēl, kā teikt, kaut kādu sodu par to, jā, un tā ir reāli, teiksim, tiešām
šī bērna dabisko izpausmju apspiešana. Ja? Un tad tiešām parādās jautājums, ko darīt. Ja? Un ko darīt? Pielāgot mācību sistēmu. Ja, teiksim, tas, par ko es šobrīd būtu viennozīmīgi iestātos, un arī es par to arī stāstu, un patiesībā arī mūsu nodarbības visas sāks ar fizisko aktivitāti, specifiskām kustībām. Un mūsu gadījumā tās ir ļoti specifiskas kustības, ja, un viņām ir konkrēts mērķis, kāpēc tieši šīs kustības, kāpēc tā un kāpēc šā. Bet tā galvenā doma jau, protams, arī, ja mēs runājam par hiperaktīvu bērniem, primāri noņemt spriedzi, kas viņam ir šī enerģētiskā spriedze. Ja. Tas ir tas galvenais, ja, mazināt šo aktivitāti, jo skaidrs, kā es varu runāt par to, lai tu spētu sakoncentrēties un būt uzmanīgs. Nu, ja tev visu laiku ir tāds iekšējais dīdeklis, tad primāri tev ir šī dīdīšanās, tev ir jānoņem. Ja. Un savukārt, kas var būt arī palīdzoši vecākiem, nu, primāri, kas ir ļoti palīdz, teiksim, ja mēs runājam, tad vecākiem psihoizglītošana ir ļoti palīdzoša. Ja? Tātad stāstīšana par to, kāds ir šis bērns, kāds ir šīs izpausmes un kā piemēroties. Un tajos gadījumos, kad tiešām vecāki sāk saprast savu bērnu un saprot, jā, viņš ir varbūt nedaudz citādāks, ja? Un nefokusēties varbūt tik daudz uz šīm negatīvajām viņa iezīmēm vai viņa nespējām, ja, bet gluži otrādi skatīties, kas viņam izdodās. Ja, jo šie bērni patiesībā ļoti talantīgi, viņi ir ļoti spējīgi, ļoti veiksmīgi, bieži viņi ir uzņēmēji, viņi ir darītāji, viņi ir atklājēji, viņi ir tie, kas veicina progresu. Bet, protams, mums kā pieaugušajiem viņi visi ir neērti. Ja. Bet, ja mēs jau tā ļoti koncentrēti skatāmies, ja, kas tad ir pamatā, spējai koncentrēties vai, teiksim, šai nespēja, tad tur tā atbildi ir slēpjās faktiski mūsu smadzeņu darbībā. Ja, un, ja kādreiz vēl, teiksim, diezgan daudz runāja, teiksim, tur par labo puslotu, par kreiso, tur par dažādiem smadzeņu zonām, tad mūsdienās jau vairāk runā par neironu tīkliem. Ja, tātad vispār viss tas, ko mēs iemācāmies, ir neironu savienojums. Ja, savienojums ar diviem neironiem. Un kaut kādām komplicētām darbībām mums ir nepieciešama tāda neironu tīkla. Un mūsdienās ir atklāts, ja es nemaldos, kopumā jau ir vismaz kaut kāds 150, man liekas, pat jau vairāk neironu tīkli. 10 no viņiem ir tādi lielie, globālie lielie, bet savukārt 3 no viņiem ir tādi vissvarīgākie. Un kā mēs zinām, tad smadzenes patērē ļoti daudz resursu, ļoti daudz enerģijas. Un tad saistībā ar spēju koncentrēties, tur ir atbildīgs tāds izpildtīkls, un savukārt par tā saucamo kreatīvo domāšanu ir atbildīgs tāds noklusējuma tīkls. Un tā problēma ir tā, ka šie tīkli, ņemot vērā, ka viņi patērē tik daudz enerģijas, viņi nespēja darboties vienlaicīgi. Tātad vai nu tu spēj koncentrēties, vai nu tu pārēj šajā kreativitātes režīmā, ja klejojošā prāta režīmā. Un bērniem ar UDHS ir traucējumi, teiksim, ar šo pārslēgšanos. Tas slēdzīts viņiem nenostrādā. Līdz ar to viņi tā kā nepārtraukti pavada laiku tādā pa pusē, tā kā viņš ir sakoncentrējies, bet te pašā laikā viņam ir šī klejojošā domāšana. Ja, un šo patiesībā fenomenu ir ļoti svarīgi arī zināt arī pašiem vecākiem, vispār, ja. Jo pēc idejas vai nu tu esi ļoti labs grāmatvedis, tātad fokusējies, tu esi atbildīgs, centīgs, tev nepatīk pārmaiņas, ja. Vai nu atkal savukārt tu esi šis kreatīvais cilvēks, kreatīvā personība, kurai būs ļoti izaicinoši fokusēties. Un tad, ja mēs runājam par UDHS bērniem, tad viņiem tieši šī kreatīvā sadaļa, šīs klejojošais prāts ir tik aktīvs, ka nenotiek īsti šī pārslēgšanās ar šo spēju fokusēties. Un kā tad palīdzēt viņiem pārslēgt? Jo viņiem vajadzēs taču... Jā, pateicoties neiroplasticitātēm, kas patiesībā lielā mērā jau notiek arī smadzeņu pārmaiņas notiek, kā mēs zinām, tur ir vairāk posmi, bet viens no būtiskākajiem posmiem ir pusauģu gados, 13-14 gadu notiek liels, diezgan struktūrāls pārmaiņas. Un tāpēc arī ļoti daudziem bērniem un jauniešiem, teiksim, šies UDHS iezīmes, ja nespēja fokusēties, pazūd līdz ar 14, 15, varbūt 16, 17 gadiem. Tiem tīņu vecākiem cerība, ka... Cerība, jā, ir cerība, ka pazudīs, bet ir, diemžēl, arī šī nosacīta bēdīgā statistika, ka ne visiem pāriet.
Jā, un tad ir atkal tas, ko mēs zinām, tātad no neiroplastitātes teiksim, viedokļa, ka mēs spējam trenēt, jeb uzlabot un spēcināt šos neironu tīklus. Tātad, ja par fokusēšanos ir atbildīgs izpildu tīkls, tad tas, kas man ir jādara, man ir jātrenē viņš. Man tā kā muskuls, jā, līdzīgi tāpat kā sportistam. Kā trenēt smadzeņu muskuļus? Jā, nu, teiksim, saistībā ar uzmanību un koncentrēšanos, tad mums ir izstrādāta speciāla metodoloģija, teiksim tā, jā, kuru savulaik es pats esmu līdz visu kopā. Sākotnēji, tad, kad vēl tas bija iespējams, tad es braucu uz Maskavas Sanktpēterburgas smadzeņu pētniecības institūtu, tur es mācījos no tāda Iļas, tagad neatceros precīzi viņu uzvārdu, jā, tieši saistībā ar uzmanības un trenēšanu un tā. Un savukārt aizvadītajos gados diezgan daudz jau centra metodoloģija ir, teiksim, papildināta ar amerikāņu metodiskiem risinājumiem. Tāpat es braucu uz Nīderlandu, uz Vāciju, uz Baltkrievi, mācījies no Baltkrieviem, Ukraiņiem, Izrēliešiem, un tādā veidā mēs esam izveidojuši šo metodoloģiju, kuras pamatā ir secīgi soļi, un katram solim ir sava vieta, savs laiks un savs skaidrojums, kāpēc mēs tā daram un ko mēs daram. Un, jā, un tādā veidā mēs tā kā strādājam un trenējam tiešām uzmanību un koncentrēšanos spēju, atbildot ļoti koncentrēti, jā. Tad kā tiek tieši trenēta uzmanības un koncentrēšanās spējas, mēs faktiski izmantojam adaptētos un pārveidotos instrumentus no klīniskās psiholoģijas. Klīniskajā psiholoģijā ir savulaik arī vēl Padomju Savienībā 60. 70. gados tika veikti ļoti tādi fundamentāli pētījumi par uzmanību, par atmiņu, par darba atmiņu. Un, jā, mēs izmantojam adaptētos instrumentus. Tas nozīmē to, ka tie nav gluži tie paši instrumenti, kurus izmanto pētniecībā, bet viņi ir adaptēti, viņi ir pielāgoti. Un, respektīvi, saprasta tā galvenā būtība un replicēta. Pilnveidot, pārveidot. Un, patiesībā tāds arī strādā, jā. Jā, tas man liek domāt, mūsu meitai, laikam, 6-7 gadu vecumā arī konstatēja tādu savu veidu, UDS, un tad mēs gājām uz tādiem, kā viņi sauc, smadzeņu korekcijas treniņi, kur labā un kreisā puslā dažādiem vingrinājumiem tika, tā kā veidot šie tilti, un katru dienu stundu tādu vingrinājumu apmēram 9-10 mēnešu garumā. Jā. Un patiesībā izmaiņas bija diezgan lielas, jā. Salīdzinot ar brāli, viņa daudz labāk var koncentrēt, pastāvīgi mācīties. Bet tas paprasīja nenormāli daudz un arī finanses, bet jā, kaut kas tur interesants tajā ir. Jā. Mums varbūt ir nedaudz citādāki pieeja, ja mēs varbūt ne tik tieši un cieši tieši uz šiem fiziskajiem vingrinājumiem, bet, kā jau es teicu, tieši runājot par maziem bērniem, patiesībā fiziskā attīstība, koordinācija, līdzsvars, smalkā motorika, viņi ir ļoti svarīgi. Un tieši, ja mēs runājam par UDHS bērniem, tad arī vadot grupas, teiksim, tajā brīdī, ja grupā ir kāds bērns ar UDHS iezīmēm, tad ļoti labi var redzēt tieši šīs koordinācijas telpā grūtības, ja faktiski arī traucējums, kas neskatoties uz to, ka bērns var būt ļoti labs futbolā, viņš var būt ļoti labs hokejā, bet tiklīdz tu viņu saliec ar citiem bērniem, tu pilnīgi redzi, kā viņš neizjūt šo telpu, ja, līdz ar to. Tas, kā mēs zinām, tad par līdzsvaru, par lielo motoriku ir atbildīgas mazās smadzenītes, ja, tātad tas ir jāstrādā, mēs arī mūsu centrā diezgan daudz izmantojam līdzsvaru kā tādu, diezgan daudz lielās motorikas vingrinājumus. Un otra lieta, kas arī ir raksturīga arī bērniem ar UDHS, viņiem ir grūtības ar smalko motoriku. Jā, dēļ tā, ka viņi ir tādā nepārtrauktā spriedzē, viņiem bieži vien ir grūtības ar šo smalko motoriku, kas arī uzreiz ir grūtības arī ar rokrakstu automātu. Tikai sanāk diezgan tā kompleksi izvērtēt šo bērnu, un ir bērni, teiksim, ja mēs runājam tieši par maziem bērniem, kuriem mēs sakam tā, diemžēl šobrīd tādus kognitīvos treniņus, ja tieši kas saistīts ar akadēmisko sniegumu, ar uzmanību koncentrēšanos, mēs nevaram pat nodrošināt. Ja? Kāpēc? Jo bērns ir pārāk aktīvs. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam šobrīd būtu nepieciešams iet tieši uz fiziskās attīstības vairāk, ja? Un
nodarbībām, un tad ir vēl vispār atsevišķa tēma, kur mēs arī šobrīd Latvijā esam, es teiktu tā, fundamenta pirmsākumos. Latvijā par šo vispār nerunā, un noteikti mēs būsim ar šo tēmu arī celmlauži, ir tā saucamā primitīvo refleksu integrācija, kas ir vēl vispār atsevišķa tēma, kur ir savulaik izpētīts, ka, un arī kā mums, teiksim, pieaugušiem esot, var būt neintegrēti primitīvi refleksi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs skatāmies uz cilvēku kā uz holistisku tādu veidojumu, tad primitīvie refleksi ir attīstības pamatā. Primitīviem refleksiem mums ir jāpāriet līdz 1,5 gadu vecumam. Respektīvi, primitīvais refleks ir mums dots no dabas. Tajā brīdī, kad mamma mums pieliek savu krūti, bērns pagriež galvu. Ja? Un šie primitīvie refleksi ir gan palmārais, tātad satveršanas, gan šis tveršanas, tur ir tādi 7, 8 būtiskākie primitīvie refleksi, kurus mēs uzskatām kā cilvēka smadzeņa attīstības pamatelementi. Un tas, kas ir novērots bērniem ar UDHS un tas, kas ir novērots bērniem ar autisko spektru, tad viņiem vēl ir klātesoši šie primitīvie refleksi, kuriem ir jāpāriet. Un tad ir jautājums, kā viņus integrēt, kāpēc viņi nav nointegrējušies. Respektīvi, integrācija nozīmē to, ka viņiem šiem primitīviem refleksiem ir jāpāriet dabiski. Un mums vēlāk izaugot, ja mūsu attīstība nav bijusi pilnvērtīga, ja viņa nav bijusi, teiksim, tā kā pareizi ķieģelīs pēc ķieģelīs, mums arī pieaugušiem esot šie primitīvie refleksi vēl var būt klātesoši, tas nozīmē mūs ietekmēt. Bet viņi mūs ietekmē tādā veidā, ka mēs varam būt diezgan perspektīvi kādā no mūsu jomām, mēs varam būt labi mācītāji, finansisti, grāmatveži vai jebkas cits, bet tā pašā laikā mums var būt kaut kāds hiperjūtības attiecībā uz kaut kādiem ēdieniem, kaut kādām izvēlēm. Mēs varam būt emocionāli nesavaldīgi. Respektīvi, ir svarīgi skatīt šo problēmas pirmsākumu un sākt strādāt ar pirmsākumu. Un ja mēs runājam par maziem bērniem, tad lielā mērā tieši šie primitīvie refleksi, pēc tam lielā motorika, smalkā motorika, un tikai pēc tam tu vari ķerties pie kognitīvā. Respektīvi, nav jēgas ķerties pie piramīdas augšdaļas, pie kognitīvā. Ja tev nav sakārtot šī piramīdas apakša, kas ir lielā motorika, smalkā motorika un sākotnēji primitīvie refleksi. Tāpēc arī darbā ar maziem bērniem mēs jau ejam dziļumā un mēģinam palīdzēt un risināt šos pirmcēloņus, nevis šo pirmcēloņu sekas, kas arī mūsu darbībā ir ļoti svarīgi. Panākt pārmaiņas, panākt rezultātu, panākt to, ka mēs tiešām esam spējīgi šim bērnam palīdzēt. Un mēs izprotam, kā mēs varam palīdzēt. Ja? Un tā. Jā, interesanti. Tālāk. Jā. Smalki mehānismi mēs esam. Smalki, jā. No otras puses jau viss ir patiesībā bieži vien ļoti vienkārši. Bieži vien viss ir ļoti vienkārši. Bērniem ir nepieciešama mūsu uzmanība, viņiem nepieciešams kontakts, viņiem nepieciešams atbalsts. Jā, tāpēc, protams, kaut kādos gadījumos mēs varam runāt par ļoti sarežģītām lietām un ļoti niansētām. Jā. Un mēs varam meklēt skaidrojumus, un tur skaidrot ar dopamīniem, serotonīniem un visu kaut ko citu. Bet visi pamatā ir ļoti vienkāršas un elementāras lietas. Jā. Justies labi pašiem un ļaut justies labi arī mūsu bērniem. Un, ja tu šo ievēro, tad jau lielā mērā jābūt visam plus mīnus. Tad tā sekas un tie grūtie risinājumi pēc tam nav tik milzīgi. Jā. Sekas nav. Jā, sekas tad ir vieglāks. Jā. Ok, redzam, mēs tikai 4 jautājumus. Jā. Man ir nākamie 2 piecinieki. Okay. Un es lieku, jā, man no manas puses atkal ir vēlme tev pajautāt tāds sarežģīts jautājums. Kas ir grēks? Kas ir grēks? Jā, tad šim vārdam patiesībā, tad šis vārds nāk no svētajiem rakstiem. Svētajos rakstos ir vairāki grēku paveidi. Ka patiesībā mums ir viens grēks, un tad mēs viņu liekam tur ugunsgrēks, un šis ir grēks, un grēks ir, nepaņemt to, kas nav piesējis. Mēs šo vārdu lietojam dažādos veidos, bet oriģināli tas ir netrāpīt mērķī, respektīvi izdarīt to, kas patiesībā nav paredzēts un kas nes negatīvas sekas.
Piemēram, es iedomāju, priekš manis tas ir tā kā, iedomājies, ir radītājs radījis kaut kādu konkrētu lielu vienotu sistēmu, kurā mēs visi varam funkcionēt, un ja mēs visu darām pēc oriģinālās instrukcijas, tad viss funkcionē un viss ir labi, gan garīgi, gan dvēselē, gan miesā un tā tālāk. Bet ja mēs sākam, līdzīgi kā kaut kādu aparātu, ko mums iedod, šis ir aparāts, te ir instrukcija, sākam lietot ne pēc instrukcijas, tad mēs varam teikt, mēs grēkojam pret šo aparātu. Mēs bojājam, ja mēs viņu lietojam ne pēc paredzētās funkcijas. Uz ar to manā skatījumā grēks ir darīt to vienkārši, kas nestrādā, kas rada gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sekas. Un līdz ar to tāpēc jautājums, kāda ir instrukcija, vai radītājs mums devis instrukciju, vai mēs varam novērot. Un mēs jau, pat ja cilvēks nelasa Bībeli, vai viņš nekad nav dabūjis, viņš tāpat var redzēt, kas strādā, funkcionē un kas nestrādā. Vai ne? Teiksim, primāri viss strādātu, ja manā skatījumā, ja mēs, un tas ir tas, ko, teiksim, Jēzus Kristus teica, ir divas lietas, ko darot, jūs negrēkosiet. Kas tas ir? Mīlēt savu radītāju no visas savas sirds, no visu savu spēku, visu savu prātu, no visas savas dvēseles un savu tuvāko kā sev pašu. To darot, viss strādās. Tad es nezakšu, tad es nepārkāpšu laulību, tad es nemalošu, tad principā es darīšu visu, lai viss funkcionē. Un līdz ar to grēks ir netrāpīt radītāju nospraustajā mērķī. Protams, ja mēs neticam radītājiem, tad mums vispār ir milzīgi jautājumi, kā mēs vispār varam pateikt, kas ir labs un ļauns, vai ne? Vienam nošaut, otru ir labs, otram tas ir ļauns. Tad pazūd jebkādu, uz kā mēs varam balstīt jēdzienus, labs un ļauns, jēga vai nejēga, vai, tā, līdz ar to priekš manis tāpēc atrast, kad ir kaut kas viens stabils, kā zemes pamats, tas man dod saprams, pēc kā es varu izvērtēt vispār, kas funkcionē un kas nefunkcionē, kam ir jēga vai nav jēga, ilgtermiņā, īstermiņā. Tā, līdz ar to priekš manis grēks ir kaut kas darīt, jeb izvēle, kas iet pret tā kā radītāja ielikto kārtību, principiem, funkcionalitāti. Tā. Paldies. tas tāds mans skatījums. Ok, labi. Es ieliksim šo. Tu minēji par vidi, kurā bērns aug un kas tā kā mazina to viņa stresu un tās lietas. Un es zinu, ka tu esi saistīts arī ar daudz bērnu ģimenēm un arī darbu ar tēviem. Vai tu vari pateikt, kas, teiksim, cik ļoti liela nozīme ir labai ģimenei, mīlošam tēvam un mātei bērna dzīvē un attīstībā? Un kādas sekas ir, ja tas viņam iztrūc kādu no šīm lietām? Jā. Drīzāk es domāju, un tas, ko es novēroju, drīzāk tas pat nav tas ko es domāju, ka mēs tiešām esam veidoti tā, ka mūsos ir gan šis sievišķais, gan vīrišķais. Katrā vīrietī ir daļa sievietes, sievišķās puses maigumu, emociju un tā, un atkal ir tas, ko mēs piedāvājam pie vīrišķā. Un manā redzējumā tiešām veselīgai pasaules uztverei ir nepieciešams šie abi divi tēli, lai ir klātesoši tavā dzīvē, jo, lai kā tur būtu, bet tomēr es arī esmu vairāk šīs, teiksim, bioloģiski determinētās pieejas piekritējs, neskatoties uz to, ka, tev var būt tā, ka seksuāli orientēts, tu vari būt citādāk, tas arī pierādīts arī, ir kaut kādā ziņā gan šī ģenētiskā, ne ģenētiskā, bet jau piedzimstot cilvēks var būt tā orientācija, gan arī
ieaudzināts, pāraudzināts. Jā. Ģenētiski gan tas nav pierādīts, bet orientēts, jā, orientācija varbūt vairāk, es varbūt nepareizi izteicos, jā, varbūt nevis, ka ģenētiski pierādīts, jā, bet tu vari piedzimt ar tādu veidu orientāciju. Nu, drīzāk tā ir, jā, tas, ko mēs nezinām, kā tas ir, jā, bet, mēs saprotam, ka ir kaut kā tas noticis, jā, ka cilvēkam tomēr jau no mazām dienām var patikt otrs, savs dzimums, jā, teiksim. Tas tā kā būtu vēl pieņemams un saprotams, jā. Bet šī, teiksim, tomēr daba ir paredzējusi, ka bērns var tikt radīts no sievietes un no vīrieša, ja. Līdz ar to arī ģimenes modelī tomēr ir nepieciešams šo abu tēlu klātesamība, lai tu spētu no viņiem abiem mācīties. Ja? Un tas, par ko arī šobrīd tiešām vairs nav šaubu, jo kādreiz vēl par to vēl tā kā diskutēju un meklēju tam pierādījumus, tad šobrīd jau ir atrasti pierādījumi, ka bioloģiski ne tikai organisms atšķirās, bet arī smadzenes un smadzeņu darbība vīrietim un sievietei atšķirās. Ja? Lai kā arī es, kā, teiksim, ja tu, teiksim, skaties netradicionāli orientēts, ja? Un tu vēlies kļūt par šo sievieti vai būt par māti, ja? Nu, tomēr tas gluži nav iespējams, ja? Lai kā tu to vēlētos, un tas ir pat pamanāms, un tas ir redzams, ja? Un tā, līdz ar to es tomēr uzskatu, ka fundamentāli ir nepieciešams šīs abas divas figūras, šie attiecību modeļi, un tev ir jābūt klātesošam kā tēvam, protams, tava ietekme uz tavu ģimeni, uz tavu, teiksim, bērnu izvēlēm ir ļoti lielā mērā pamanāma, viņa ir novērojama uzvedībā un problēmās. Un tas ir viens tas, ko es novēroju ārpusē, bet ir arī lietas, kuras es novēroju savā ģimenē. Un, protams, es esmu gan aizņemts ar dažādu veidu sociālām aktivitātēm, ar dažādu veidu, kaut vai ar profesionālo darbību, jā, jā, man aizņemtība ir diezgan, un vienmēr sanāk šis izaicinājums, kurā brīdī es varu atļauties būt klātesoši ar saviem 3 dēliem. Un tiklīdz mana klātbūtne samazinās manā ģimenē, tā es redzu, kā, Latvijas sakot, šauj korķis ārā. Ja? Pasliktinās uzvedību. Ja? Dēls sāk ieņemt tēva lomu, ja? Kas ir ļoti svarīgi. Tas jau vairāk no tādas, arī no šī holistiskā, no sistēma skatījuma, ja? Kā darbojas šī sistēma. Un laikam jau trakākais, kas var būt, ja tēvs ir vienaldzīgs par savu bērnu. Ja? Trakākais, kas ir, tā ir vienaldzība. Es dzirdēju teicienu, labāk dzīvot ar sliktu tēvu nekā vispār bez tēva. Nezinu, vai es nevaru piekrist vai nepiekrist, bet es vienkārši dzirdēju tā domu. Bet... jā, man par šo... Okay, labi, bet kādā gadījumā tēva klātbūtne ir svarīga. Jā, tēva klātbūtne ir svarīga. Jā, drīzāk par to, kā mēs mācamies, varbūt paturpinot to tavu papildu jautājumu, mēs vienmēr mācamies ar plus vai mīnus zīmi. Tad tas nozīmē, ko es skatos, un vai nu es iemācos un es darīšu tāpat, vai nu es skatos un es nekad nedarīšu. Ja? Jā. Jebkurā gadījumā tev tā figūra ir nepieciešama, ja? Lai tu arī mācītos, un bieži vien arī tās sliktās lietas, kas ar mums dzīvē ir notikušas, kaut kāds pārstības vai neizprat no vecāka puses, ja? Mēs pēc tam saprotam, ka tas man varbūt arī bija nepieciešams, jo es iemācījos. Ko es iemācījos? Es iemācījos, kā nedarīt. Es iemācījos to mīnus, kas arī patiesībā ir ļoti svarīgi. Ja? Tātad tev ir jābūt iespējai mācīties no abiem dzimumiem ar plusu vai ar mīnusu. Tikai ir viens risks. Un tas ir tāds, ka arī tajā gadījumā, ja tu ar prātu nolem, ka es nebūšu tas mīnus, tu vari tomēr replicēt šos uzvedības modeļus pašam sev neapzinoties. Automātiski, jā, jo tu esi tajā audzis. Tu nevēlies dusmoties, tu zini, kas notiek, jā, visbiežāk ar atpakaļējošu datumu brīdi, jā, bet ja tu paskaties, tu tomēr uzvedies vienā veidā.
reaģē vienā veidā, strīdies vienā veidā. No kurienes? Tad to visu esi iemācījies. Iemācījies no savas mammas tēva, iemācījies no saviem vecvecākiem, iemācījies no tās autoritātes, kas tavā dzīvē, mazam esot, tev ir bijusi klātesoša. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka tev ir šīs pozitīvās autoritātes. Jo tad, protams, jo pozitīvāka autoritāte, jo labāk tu no viņa iemācies. Arī no negatīvās autoritātes tu vari iemācīties, bet pastāv risks. Ja? Kad neapzinoties, tu replicēsi viņa modeļus. Ja? Tās tādas smalkas lietas, kuras mēs paši sev varam uzdot, jā, bet savulaik arī piedalīties tādās, faktiski apmācībās. Man bija diezgan liels pārsteigums, ka es diezgan daudz lietas esmu paņēmis no savas vecmāmiņas, ja, kas bija autoritatīva figūra manā ģimenē, mūsu ģimenes modelī. Ja, tā bija tāda ļoti interesanta pašatklāsme, ja, kur sev neapzinoties, tu saproti, ja, ka patiesībā tur ļoti daudz lietas esi iemācījies. Nevienmēr labas, nevienmēr sliktas, ja, bet tu to esi pārņēmis. Ja, tā. Jā, ir ko padomāt. Kas mums veidojas. Jā, kas mums veidojas kā cilvēki, bet lielā mērā vide. Jā, atkal vide. Jā, tas par ko es fundamentāli ticu, un tas arī, kas patiesībā intelekta attīstības centra darbībā primāri ir radīt vidi. Tas, pie kā es domāju, ir primāri radīt vidi priekš kolēģiem, vidi priekš bērniem un vidi priekš vecākiem. Jo vide ir tā, kas maina. Vide ir tā, kas maina, vide ir tā, kas ietekmē viss tiešāk. Ja? Piedodies, kad jautājumu tieši. Tev ir bijis tāda vide tavā bērnībā un jaunībā, kurā, kas tev ir tā, kāda vide tev bija? Jā, tas ļoti individuāls jautājums. Patiesībā es par šo publiski neesmu runājis. Man ir bijusi ļoti traumatiska vide. Tā kā, kaut vai es varu sākt no tā, ka visi mani bērnības draugi šobrīd ir miruši. Ja, tie bija tie laiki 90. gadi. Tie bija 90. gadi, tās bija strādnieks, maz rūpējās par mūsu ģimeni, mamma audzināja mūs divus ar brāli, tā kā viņai bija daudz dažādi izaicinājumi, grūtības. Jā, bet tie bija arī diezgan tādi jautri laiki. Daudz ko iemācījos. Jā, bet arī tajā manā attīstībā man ļoti palīdzēja saprast, ka tā ir vide, kas mani velk uz leju. Un savulaik aptuveni 15 gadu vecumā, jā, es no tās vides nodalījos. Jā, tur skaidrs, tur bija toreiz tajos gados, tas bija alkohola patēriņš, 90. gadi. Tā bija 20-30 cilvēku kompānija, jaunieši, jā, tie bija diezgan tādi, tur jautri gāja. Bet jā, toreiz pietika prāta un saprāta izvēlēties sev citu vidi, un tad jau, jā, šī atziņa par vidi patiesībā atnāca daudz vēlāk. Tā izpratne par to, cik patiesībā vide ir svarīga un tas, ko tu vari darīt šobrīd. Kāda starpība, kas noticis toreiz? Ko tu esi piedzīvojis, ko tu esi redzējis? Ko tu vari gūt no tās savas pieredzes, kā tu vari sev mainīt? Un ir viena brīnišķīga priekšrocība, ka arī šobrīd tu spēj ietekmēt vidi sev apkārt. Tu spēj izvēlēties cilvēkus, tu spēj izvēlēties virzienus, tu spēj izvēlēties tēmas, tu spēj izvēlēties darbu. Un tā ir ļoti liela priekšrocība, dāvana un arī atbildība pret pašu savu dzīvi. Ka tu atbildīgi pieņem lēmumus, kurus cilvēks ielaist savā dzīvē un kurus cilvēks nē. Un tā priekšrocība ir pēc iespējas ātrāk noteikti nodefinēt, ar šiem man nav pa ceļam. Šeit man nesakrīt vērtība, šeit man nesakrīt redzējums, šeit man nesakrīt tas, kas nesakrīt. Jā. Un jo ātrāk tu to iemācies, jo laimīgāk tu dzīvo. Jā, jo man liekas, ka tieši tas, ko tu esi pieredzējis, noteikti kaut kādā ziņā, es nezinu, bet man tā, es to saucu par,
kad reizēm tā mūsu pagātne patiesībā un grūtības reizēm palīdz dziļāk ieraudzīt lietas un saprast, kas ir vērtīgs, kas nē, jo ir cilvēki, kas uzaug kādā siltumnīcā, vai ne? Un viņam tā kā viņi neredz, bet jautājums, vai tu darītu to, ko tu dari tagad, ja tev nebūtu tā pieredze. To es nezinu, bet viennozīmīgi man liekas, ka tas kaut kādā ziņā daudziem ir palīdzējis. Es zinu, kā ir tur, un es zinu, kā no tā izrauties un kā var kaut ko mainīt. Un tā, līdz ar to man liekas, tas tā noteikti var palīdzēt tev ieraudzīt, jā. Es zinu, tas, ko manī šī dzīves pieredze raisīja, interesi par psiholoģiju. Jā. Pēc būtības, ja mēs skatāmies, tad zinātne par cilvēka psihi. Kāpēc cilvēku uzvedas tā, kāpēc savādāk. Un tieši tā pirmā atklāsme arī bija par to, ka mēs esam tik ļoti dažādi un unikāli. Jā, jo es nekad nevarēšu sajust to, ko jūti tu. Jā. Es nekad nevarēšu domāt tieši tās pašas domas. Tā ir tikai tāda ilūzija. Jā, un šis psihisks fenomens kā tāds, viņš jau ir ļoti interesants. Un arī daudz pētījumi, kas ir veikti, teiksim, sociālās psiholoģijas vai kognitīvi-behaviorālās, teiksim, psiholoģijas ietvaros, jā, ar cilvēkiem, ka mēs ļoti bieži domājam, mēs nekad nedarītu to. Bet mīļais cilvēki, ja tu nonāktu tajos apstākļos, tajā laikā, tur, kur bija tie cilvēki, tu rīkotos 99% tieši tāpat. Un tu darītu visamorālākās lietas, tu darītu visneiedomājamākās lietas. Un pēc tam jau šī dzīves atkal pieredze tev palīdz saprast, jā, cik ļoti lielā mērā apstākļi un atkal vide ietekmē tavu uzvedību, ietekmē pat instinktus, vilkmes, vēl daudz lietas. Jā. Un šī teiksim, dzīves pieredze, un viņi ļauj izvēlēties. Viņi ļauj izvēlēties, kas tu gribi būt, kur tu gribi būt, kāds tu gribi būt, un kāds cilvēks tu vēlēsi sev apkārt, kādu vidi tu sev. Jā, un tas ir tas patiesībā, ko es šobrīd daru. Jā, tā mērķtiecīgi un diezgan koncentrēti veidoju vidi. Un tāpēc arī man ir svarīgi būt iesaistītam daudzās sociālās aktivitātēs. Bez tā, kas mums ir, teiksim, intelekta attīstības centrs, kur mēs šobrīd arī, kā es jau te teicu, 3-4 gadus apakaļ es biju viens. Intelekta attīstības centrs, tas bija viens Oskars Grīzlis uzmanības treneris. Šobrīd mēs esam 20-25 kolēģi. Tāpat esmu aktīvs arī jautājumos saistībā ar ģimenēm, tāpat ar vīru lietām, ar vīru kustību, jo patiesībā tas, kas šobrīd arī kaut kādā ziņā ir atstāts novārtā, tad lielā mērā vīriešu mentālā veselība. Ja? Un tāpēc ir svarīgi radīt vietu, telpu un laiku, kur vīri var nevis katrs noslēpties pie savu televizoru, ieslēgt sporta pārraidi, paņemt alu rokās, bet ļoti, tā teiksim, apdomīgi un apzināti aprunāties. Ja? Kā mēs jūtamies, kā tēvi, kā mēs... Par šo jautājumu es tev pajautāšu. Ir ļoti interesanti. Okay. Zini, kāpēc es tik ilgi runāju? Ja man nav viennieki. Divnieks arī? Tur var likt divnieku? Jā, vienā pusē tu divnieki, vai viennieks vai divnieks. Kāpēc? Kā divnieki? Kā tu domā? Tev abās pusēs viennieks. Jā, man jau abās pusēs viennieks. Tad, ja tev nav, tad tev ir jāpaņem kauliņš. Jā, ja tev ir, tad liec, ja nē, tad jāizlaiž gājienu. Jā. Man nav, un tad man ir jāņem. Jā, tad viss pareizi. Es domāju, vai mēs esam abi divi mācījušies vienas domino noteikums. Jā, tagad būs divnieks otrā. Un mans jautājums tev, varbūt arī ļoti privāti tev, kāds ir tavs šā brīža lielākais izaicinājums? Tas, ko tu redzi kā mācītājs, faktiski arī draudzes vadītājs. Ja? Es arī noprotu, ka tev arī ir vesela virkne izaicinājumu
uzdevumu, un patiesībā ar ko tu man simpatizē, ka tu esi manā redzējumā viens no tādiem modernajiem mācītājiem, tādiem mūsdienīgi domājošiem, jā, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kad savas pārdomas, zināšanas un dzīves uzskats tu spēj savienot arī ar tādiem atklājumiem, ar pētniecību, jā, ar to, kas notiek cilvēkā un tā. Un es tā kā esmu novērojis, ka tev tas ļoti arī interesē. Nu jā, un tad jautājums, jā, kāds ir šā brīža tas lielākais tavs izaicinājums, ko tu saskati tāds, nu, arī tāds gan liels jautājums. Jā, nu, izaicinājumi ir ļoti daudz. Kāda pat teica, ka mācītāja profesija ir viena no stresainākajām profesijām, bet es domāju, ka viens no lietām varbūt ir mūsu sabiedrība kļūst ļoti tāda fragmentējas, vai ne? Tā kā tādas grupas, ja var sadalīt, tad, ja saka, ka baznīca un valsts ir šķirta, tad, man liekas, vēl lielākā virzienā tie, kas iet uz baznīcu, vēl vairāk nošķirās no visas tās pārējās kultūras, un te ienāk vēl citu kultūru un reliģiju pārstāvi. Mums izaicinājums, kā palikt vienmēr runāt tā, ka tas ir aktuāls un visiem saprotams. Jo, ja es runātu tikai priekš, teiksim, tiem, kas baznīcā ir 30 gadus, tad man būtu sava valoda, savs slengs, un pārējiem man vairs nedzirdētu. Ja es runātu tikai viņu valodā, tad tie vairs man vairs nesaprast. Viņi domā, tas ir kaut kāds, nezinu, kas viņi notic. Līdz ar to atrast vārdus, terminus, jēdzienus, valodu, izteiksmes veidus tā, lai ne tikai šīm atšķirīgām kultūrām, bet arī visiem vecumiem tas būtu pieejams, visiem vecumiem saprotams, ko es mēģinu pateikt. Jo savādāk tam man vajag vai nu tulku, vai man jāmācās runāt starpkultūru valodā, teiksim, šajā ziņā. Es domāju, ka tas viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai manas, teiksim, svētrunas, viņas nav klišejiskas kaut kādas reliģiskiem terminiem piepildīts, kuriem vairs tikai tādi vārdi, jā, bet cilvēks nesaprot, kas aiz tā vispār stāv, kad es to pasaku, vai ne? Un, droši vien, ka tas viens no lielākajiem izaicinājumiem, kā runāt tā, lai man vispār saprot, ko es mēģinu pateikt. Tas ir būt. Ok, jā, paldies. Man ir uzreiz nākamais jautājums, bet tas nebūs papildu, tāpēc tas būs nākamā. Kauliņa, Ok, super. Labi, man vēl ir divnieks, es vēl peldu virs ūdens. Par tiem vīriem, tu minēji vīru mentālā veselība. Jā. Vai tu nedaudz pateikt, kas ir tie vīru mentālās veselības lielākie izaicinājumi mūsdienās? Un kas vispār ir vajadzīgs vīrietim? Jo bieži vien, ja kādreiz viņi tur bija mednieki, vairāk bija dabiskā vidē, tur, jā, un arī patriarchāla vide vai sievas nebija tik spēcīgu pieprasījumu. Tad jautājums vai nav tā, ka tie vīri bišķi ir izrauti no it kā tās dabīgās vidas, viņi ieliek kofisā pie ekrāna, tad viņiem jābrauc laicīgi mājās, jāpieskata bērni, varbūt viņiem vēl Kas ir tās tad galvenais jautājums, kas ir tās vīru mentālās galvenās problēmas un kā tās var tā dabīgā veidā risināt, ne tikai braukt uz centru, bet lai vīrietis saprot, šitas ir normāli, šitot vairāk vienkārši pievērš uzmanību un dara. Galvenie izaicinājumi, manuprāt, tas, ko es novēroju, ir stress un trauksme, protams, kas ietekmē. Otrs ir kaut kādā ziņā vientulība un ar to saistīt tāda, tāds varbūt depresīvs sajūtas kaut kāds. Un vientulība dēļ tā, ka patiesībā vīrieši piedzīvo šobrīd ļoti kardināls pārmaiņas sabiedrībā, arī sabiedrības modelī. Kādreiz vīrietim bija lielāka loma, un arī vīrietis tam bija būvēts faktiski. Jā, ja mēs tā skatāmies, tad kā viņš izveidojās. Un tieši tāpēc arī šobrīd mainoties sabiedrībai, mēs patiesībā piedzīvojam to, ka vīrietis sāk feminizēties.
Jā, un to mēs ļoti redzam. Jā, īpaši, ja mēs aizbraucam uz Eiropu un paskatāmies, jā, kas tur notiek. Es kā reiz 3 dienas atpakaļ Londonā bija, jā, un tur jau tā diezgan normāli, ka katrs 10. vīrietis, jauns džeks, var uzkrāsot sev nāgus, lūpas, jā, un brīžiem tu skaties, un tu tā kā skaties, tad tas ir puisis vai tā ir meitene. Un skaidrs, ka tās ir tādas sistemātiskas pārmaiņas, kuras mēs piedzīvojam, jā, bet tomēr organisms un smadzenes un viss ķermenis, jā, tomēr ir šis vīrišķais, jā, un ir šie hormoni, un ir šī vēlme būt uzvarētājiem, un ir šī vēlme pēc atzinības, jā, un tas, ko mēs saprotam ar vīrišķo pasauli, jā. Un tāpēc līdz ar to, manuprāt, vīrietis piedzīvo salīdzinoši dziļu krīzi, jā, nesaprotot, kādam man ir jābūt. Jā, jo šobrīd tas viss ir izplūdis. Jā, un piedāvām pie tā jau tā kā diezgan apzināti arī pat strādā, teiksim, jā, lai tas viss būtu izplūdis. Jā. Pie tā, lai, teiksim, šīs vērtības un atbildības kaut kādā ziņā paliktu tādas miglainas, ja, un lai cilvēki nesaprastu. Un tā ir patiesībā ļoti liela tāda traģēdija, ja, ir problēma. Jo tad, kad nav noteikumu, jeb izpratnes, tad iestājas hauss. Ja, un mēs kaut kādā ziņā, es uzskatu, ka mēs esam virzienā uz šo hausu, ko mēs šobrīd jau piedzīvojam. Ja. Šobrīd tās mikrohausa, tādas pirmās iezīmes, kur katrs var darīt, ko viņš grib, kā viņš grib, un ļauties vaļai, un es esmu piedzimis tādā ķermenī, bet es varu pārdomāt, un tas, ko mēs redzam, ka galējībās aizejot, ja, teiksim, ja mēs runājam par tādu, kā teikt, par seksuālo identitāti, kā sociālo fenomenu, ja, tad ir cilvēki šobrīd, ja, kuri sevi identificē ar dzīvniekiem. Ja, tā tad jau vairs ne jau vairs sieviete un vīrietis, bet tā tad jau dzīvnieks. Ja, tā jau ir nākamā tā attīstības fāze. Ja, tā tad es jau sevi neidentificēju ar to, kas es esmu kā māte, tēvs, vīrietis vai sievietes. Es jau sevi identificēju ar kādu no dzīvniekiem. Jā, ko tālāk? Tad varam vaļā visu dzīvnieku Atlantu. Jā, bet tā ir. Tā ir, ja, tā ir realitāte. Un tas ir tas, ko mēs saprotam ar šo, teiksim, sociālo identitāti. Ja, un, protams, un vīrietis ir krustcelējs. Jā, vīrietis ir krustcelējs, jo tomēr, sievietēm, teiksim, arī tām, kuras ir tādas, teiksim, kurām ir ok, tur šīs, teiksim, iedzimuma attiecības vai kā, mēs kaut kā skatāmies vēl tā pieņemošāk, jā, tas tā kā, ir ok, viņas jūtīgas, mātišķas, jā, un tur maigojās, un viss kārtībā, jā, uz vīriešiem mēs tā kaut kā citādāk uz to skatāmies, jā, bet, tas ir tomēr tā ļoti arī, mēs tomēr tradicionāli, jā, un mēs skatāmies pēc sevīm, tā noteikti tā nav, es negribu arī aizvainot tos, kas ir citādāk orientēti vai kā, ja. Bet jebkurā gadījumā šis ir tas laikmets, kad ļoti mainās, ja, daudzas lietas sākot no seksuālās identitātes, beidzot ar ekonomikas funkcijām, ja ģimenē, ja, kas ir jādara vīrietim, kas ir jādara sievietei, kā mēs to darām, ja, tad atkal vienošanās, kas notiek ar mani, ja. Tāda ļoti daudz jautājumu, jā, bet tomēr atbilde ir meklējama tādā sava veida kārtībā, es teiktu, jā, izpratnē, jā, par to, kas ir kas, un tādā robežu novilkšanā tomēr, jā. Tas daudz ko, tas palīdz cilvēkiem, jā, tas palīdz cilvēkiem saprast, kas viņi ir, jā, nevis sēt šo hausu. Ja, un to mēs arī redzam, ka šobrīd arī liela daļa hausa arī ir saistībā ar jauniešu dzimumu identitāti, ja, un skaidrs, ka jaunietis savā attīstības posmā, vispār, ko nozīmē identitāte, ja. Pēc būtības es jau piedzimstu, man jau neviens nepasaka, ka es esmu puisis vai meitene, skaidrs, ka tā identitāte veidojas, tātad kāds man pasaka, kādam man būt, kas es esmu, ko man darīt, ja. Un tajā brīdī, kad man saka, tu vari izvēlēties, ja, tad dodiet visu pilno ēdienkarti, ja, un es izvēlēšos, kas es būšu, un tad, sanāk tā, ka viens būs, tāda identitāte viņam būs un tāda, ja, tomēr, te ir ļoti svarīgi, kad, ja ir vīrietis, un tad tomēr tu identificējies ar šīm. Kā viņam vēl palikt, izbēgt no šīs mentālo, tām problēmām,
Ko tu darīt? Ko darīt? Jā, tā tad atkal atgriežamies vide. Vide. Meklē vidi, meklē atbalstu, un tas ir arī tas, kāpēc arī mēs faktiski ar dombiedriem, kāpēc mēs arī veidojam šīs teiksim, vīru sanākšanas, ja, kur ir tikai vīri, ja, un mēs runājam par tām lietām, kas lielā mērā skar mūsu vīriešu problēmas. Jā, jūs vienkārši runājat, jūs pavadāt laiku? Jā, mēs pavadām laiku, mēs runājam. Mūsu gadījumā tas mūsu veidojums ir tāds nedaudz citādāks nekā šīs tradicionālās vīru grupas. Mums ir diezgan liela mērķtiecība. Jā, to mēs saprotam, ka vīrietis kā būtne, jā, ir tomēr tas, kurš ir mērķtiecīgs, kurš ir iekarotājs, kuram ir nepieciešams sasniegt mērķis, ja, un tad arī struktūra, disciplīna, ja, šie jautājumi ir ļoti svarīgi, ja, tevis kā vīrieša identitātei, ja. Un mums ir arī nosacīti dažādas tēmas, ja, kuras mēs apskatām, ir dažādi jautājumi, ir dažādi, teiksim, pasākumi tiek organizēti, ja, bet tā pievienotā vērtība arī ir tā, ka mēs arī darām tādas garīgo pašizziņu veicinošas aktivitātes arī, kas ir gan meditācijas, gan dažādi veidi elpošanas, gan dažādi piedzīvojumi kopā, ja, kas patiesībā, ja tu kādu reizi skaties uz vīriem, kas dara varbūt nesaprotams lietas, tur iet kopā, ja, un tur piedalās kaut kādos pašu izdomātos izaicinājumos, ja, tad tas jau nav stāsts par tiem izaicinājumiem, tas ir stāsts par to, kas notiek tev šeit, kā tu iepazīsti sevi, kā tu iepazīsti savu iekšējo pasauli, savas emocijas, ja, kas notiek tajā. Lielākā vērtība un palīdzība ir kopībā. Jā, cilvēks ir sociāls dzīvnieks, jā, bara dzīvnieks, sociāla būtne, jā. Es pat teiktu, tomēr arī lielā mērā sociāls dzīvnieks, jo lai kā mums būtu, lai kā mēs sevi uzskatītu par, teiksim, fenomenālām būtnēm, atšķirīgiem no dzīvniekiem, tad tie cilvēki, kas savukārt pēta dzīvniekus, es saku, nē, mīļie draugi, tā jūsu atšķirība, tur ir mērām 3–5%. Lielā mērā uzvedības stereotipi, ģimeņu veidošanas modeļi, sociālā hierarhija, jums ir tādi paši kā dzīvnieki. Ja, tā kā, es vairāk esmu tomēr šis piekritējs, kas uzskata, ka mēs neesam tik unikāli, mēs neesam tik fenomenāli, un tā atšķirība no dzīvnieku pasaules mums ir salīdzinoši, tomēr salīdzinoši minimāli. Ja, tā ir vairāk skar šo intelektuālo sfēru. Protams, skar arī mūsdienu, teiksim, panākumu zinātnē un visu to, bet fundaments, ja, un šie likumi, kā mēs iedarbojamies, ja, un tas ir pierādīts, tas ir tā arī, tā kā aprakstīts arī, ja. Man tā liekas, ka tā galvenā atšķirība ir tas, ka, tieši garīgajā ziņā, jo cilvēks meklē šos lielos jautājumus par dzīves jēgu un meklē kaut kādu veidu, visās kultūrās savu veidu reliģijas, vai ne? Tad dzīvnieku pasaulē, nav. Es teiktu, ka tur ir tā galvenā tā ir tā lielākā atšķirība, jā, ka mēs, kā cilvēciskās būtnes, jā, esam ticīgas. Jā. Mēs spējam noticēt idejai. Dzīvnieks to nespēja. Jā. Mēs piedzimstam ar ticību labajam, jā, tas gan pierādīts arī, jā, ka mēs tā kā vairāk esam ar šo noslēdz uz optimistisko domāšanu, nestoties uz to, ka ikdienā mēs vairāk domājam pesimistiski, tomēr šis cerības stars mums ir katrā. Jā, jā, tā ir tā lielākā atšķirība, jā, un ka mēs spējam ticēt un arī balstoties uz šīm ticībām arī veidot reliģijas, kas dzīvniekiem nav. Jā, dzīvniekiem nav upurēšanas, vesela virkne, viņiem pat nav rituālu, nekā tāda nav. Jā. Tas tikai cilvēki. Mums laiks iet uz beigām, bet mums katram īsi 2 jautājumi. Tev viens jautājums, man viens jautājums, vēl mēs varam paspēt. Okay. Tā, es laikam esmu pie tā, ka man atkal šobrīd nav ko likt. Tev nav ko likt? Jā, tad man ir jāņem, jā? Tad tev ir jāņem. Okay. Un tad vēl man būs iespēja cerībā, ka ir, bet nav. Tad man ir iespēja tev uzdot jautājumu, ja? Jā, labi. Tad tāds ekspress jautājums, jā, ļoti individuāls. Jā, ļoti individuāls. Nosauc
labāko notikumu, atgadījumu savā dzīvē, kur tiešām uzskata, ka tas ir veicinājis tādas lielas pārmaiņas tevī kā personībā, tavā pieredzē? Jā. Jā, nu tas izklausīsies varbūt radikāli un daudziem varbūt nesaprotam, bet mana personiskā atklāsme par Dievu kā reālu dzīvu būtni, kas grib komunicēt un kas ir darījis visu, lai mani izglābtu no manām nepareizajām izvēlēm, jeb maniem grēkiem. Restīvi, katra nepareiza izvēle atnes kaut kādas sekas, vainas apziņu, un man bija tāds iekšējs tukšums sakrājies, tāda kauns par to, kāds es bijis, un kad es dzirdēju šo vēsti, ka patiesībā Dievs ir viss izdarījis, lai es atbrīvotu savu sirdsapziņu. Viņš ir sūtījis savu dēlu, Jēzu Kristu, kas visu cilvēcisko grēku, visas šīs sekas paņem uz sevi un tā kā nomirst ar to un aiznes to kapā, teiksim tā. Un viņš augšām ceļās uzvarot to visu. Un es atceros, tā bija tāda radikāla reize, kad es tā kā Dievam ticēju ka augstākam spēkam, bet tieši šī apziņa, ka pateicoties Jēzum Kristum, viss man pagātne var tikt tā kā, paņemta projām. Un tas ir pirmo reizi savā dzīvē kopā lūdzu tādu lūkšanu. Jēzus Kristu, piedod manas grēkus, ienāc manā dzīvē, vadi man dzīvi tālāk un palīdz man iet saskaņā ar to dzīvi, ko Dievs man ir paredzējis. Un pēc tās lūkšanas manī vienkārši ienāca tāds pārdabisks miers, tāda dzīvība, ka es pēc tam prasīju tur tai savai draudzenei, dēļ, kuras bija nācis sākt uz baznīcu, kas tas bija. Viņi saka, to sauc par pestīšanas brīdi. Un pestīšana, tas ir atbrīvošana no mana grēka un tā siena, kas man šķīras starp mani un Dievu, tā kā vienā brīdī tā kā pazuda. Un tas man transformēja no iekšpuses, šī iekšējā sapratne, ka man ir divi tēvi, teiksim tā, bioloģiskais tēvs, un tad ir tas lielais tēvs, kas ir visas šīs idejas un matērijas autors, kurš patiesībā tajos brīžos, kad man nevar palīdzēt neviens, tajā brīžā, kad es vientuļš, viens salūzis, sagrauts, es pie viņu varu iet un teikt, mūsu tēvs debesīs, svētīs tos vārds, un es varu skaitīt tēvu, es varu runāties. Un tas laikam vairāk man transformē no iekšpuses. Nevis no ārpuses kaut kādas tur, bet tieši iekšējs piedzīvojums. Un tas laikam bija vislielākais. Papildu jautājums, vai tu varētu šo nodēvēt arī kā tādu mikro apgaismību savā veidā? Pat makro gandrīz apgaismību. Es to viennozīmīgi sauktu par apgaismību. Tas, ko budismā visu laiku cenšas sasniegt, tajā brīdī es sasniedzu, jo interesants vārds, ko es pirms tam nebiju zinājis, bet tagad zinu, ka, ja es saku, es esmu pasaules gaisma, kas apgaismo, jeb kas grib apgaismot jebkuru cilvēku. Un tajā brīdī tā Jēzus personība vairs nebija kaut kāds vēsturiskais cilvēks vai labs skolotājs vai pravietis, kā saka musulmaņi, bet kaut kas, kas mani ieved tajā dievišķajā, savieno tā kā ar dievišķo pasauli, garīgo pasauli, tā kā ceļš, kas man tajā ieved, tā kā tāds durvis, ar kurām es varu, kuras man atvērās, teiksim tā. Un tajā brīdī man vienkārši tā kā ieslēdzās gaisma, kura turpina augt, no gaismas no spožuma spožuma. Tas tādā virzienā. Es jūtu, ka iet, un tā, kad es aizvērstu tam acis, saku, tas viss nestrādā, kaut kā pazūd tas prieks, pazūd. Līdz ar to savu veidu pozitīvā atkarība, varbūt, es tā teiktu. Papildu jautājums, cik tev bija gadi toreiz? 21. Jā, 21. Agri. Agri. Bet, man liekas, labāk agri būt apgaismotam nekā vecumā. Jā, es vairāk par to, ka tradicionāli jau vīrieši ļoti bieži kaut ko līdzīgi piedzīvojušai 30 gadu vecuma posmā, kas 40. Jā, bet vairāk es pat teiktu 30 gados, kad ir šīs krīzes un arī... Man jau tad bija krīze, jā. Man bija personības krīze, es nezināju, ka es esmu, un tā krīze vienkārši man ātrāk panāca. Teiksim tā, jā. Tāpēc tas nebija kaut kāda baigi mana vēlme kļūt par kaut kādu ticīgo. Nē, tas vienkārši bija notikums, kas man transformēja no iekšpuses, jā.
Okay. Paldies. Ok, nu labi, mans tad pēdējais, un tad mēs, skaitam kauliņus. Ja tev būtu iespēja uzdot Dievam vienu jautājumu, kāds tas būtu? Dievam. Jā, viņš te sēž un viņam varētu spēlēt. Es neuzdotu viņam. Ok. Tāpēc, kad ir lietas, kuras tev nevajag zināt. Un dažreiz nevajag, viņas nevajag zināt. Tāpēc, ka tu nezini, vai kā šis uzdotais jautājums tevi ietekmēs. Un uzzinot to, viņš var tevi ietekmēt. Pat ja arī tas risks, ka tas ietekmēs ļoti pozitīvi? Es neuzdotu. Jā. Ok. Jā. Es neuzdotu. Ok. Paldies. Jā, paldies. Man ir tāds sajūta, ka es esmu zaudējis, skatoties uz saviem kauliņiem. Bet tu joprojām paliec uzvarētājs, bet dominē spēlē. Jā. Nu, man ir 2. Es tev savus nerādīšu. Ir vairāk. Man ir vairāk, un man ir dubultais sešnieks, kas automātiski jau samazina manu iespēju uz uzvaru līdz minimumam. Jā, tā kā. Okay. Bet tu nepaliksi, neaiziesi tukšām rokām. Wow. Mums ir arī pateicība tev no mūsu draugiem, atbalstītājiem. Wow, tik dāsni. Jā, dažādas. Nu, tev mašīna ir, vai ne? Jā. Dans G dāvina tev iespēju notīrīt mašīnā kaut ko un pataisīt riepas skaistākas. Brīnišķīgi. Varēs to izmantot. Manas garšas atkal dāvina tev garšvielu komplektu vīriešiem tieši, ja tu taisi vai kāds jums taisi mājās ēst, kas noteikti tad varēsiet. Tāpat ar tev būs dāvana karte no burgeru restorāna Ogre Ostrīt. Jā, es tur esmu bijis, brīnišķīgs restorāns, jā. Varēs drošais vēl aiziet. Krūzīt no Ogres domas. Arī varēsi domāt par dzīvē svarību. Šī laikam tāda bagātākā diskusija. Manā pieredzē. Nu, un arī Parakletus izdevniecība dāvana 2 grāmatiņas. Viena ir vīri un tēvi. Nu, par tavu tēmu. Bet tas būs balstoties vairāk, ko svētie raksti atklāja par tēva lomu, kāda bijis tā laika domāšanā. Nu, un tad tāds ir. Un tad otrā ir Dievs valkāja zandelis, tādi fakti tieši par Jēzus Kristus personību, kas viņš bija. Tieši no faktoloģiskās, ne tik ļoti, varbūt, arī bišķiņ, varbūt no garīga, bet vairāk fakti, ko, kas par viņu ir noskaidrots un zināms, ko vari pārdomāt. Ja tuvojas lieldienas, te varēsi padomāt un tā. Un sveiciens, protams, arī no labdarības veikala Hopen, kas ir mūsu atbalstītāji. Nu, es domāju, ka tev būs ko brīnišķīgi, jā, liels paldies. Tik smags maisiņš nevar noturēt. Jā, un tāpat, mēs pateicamies arī Latvijas sociālo uzņēmēju darbības asociāciju, kas atbalsta un iedrošina mums šos podkastus veidot, un tas arī ir tāds projekts sociāli ietekmīgiem podkastiem, un vai tu jau sāc podkāstu savējos? Nē, vēl nē, man īstam nepietiek laikam laika, bet, kaut kad. Pienāks laiks. Jautājums, kur uzdot Dievam, kad es sākšu filmēt podcastu. Tu gribi dzirdēt atbildi? Jā, bet lai tev izdevās arī šajā virzienā un kāds ziņojums varbūt kādiem, kas Ogrē vai Ogres tuvumā gribat jums interesē tēmas par garīgām tēmām, mēs no 3. aprīļa mums būs saucās Alfa kurs par dzīves svarīgākiem jautājumiem. Kafejnīcā pie Zelta liepas 3. aprīļa trešdienās, 8 trešdienas vakaru, 6:30 var atnākt. Būs vakariņas, viss ir bez maksas, būs tematiska lekcija un diskusija laiks. Līdz ar to, ja vēlaties droši, varat pieteikties e.uz /Alfa
Alfa Ogre 2024. Tātad punkts uz čatsvītra Alfa Ogre 2024. Varat pieteikties, es vadīšu lekcijas pār lielāko daļu, padiskutēsim, jums interesējuši garīgās tēmas, droši būsiet mīļi aicināti. Paldies tev, Oskar. Bija ļoti interesanti, es pat labprāt vēl varētu runāt daudz tēmas tu pacēli, kas ir aktuāls un nozīmīgas, īpaši par ģimenes tēvām, jo mēs nepanām tēvu un dēlu varbūt attiecībām, tur vēl audzināšanas principu meitām, ko darīt ar to seksualitātes stimulu, kas tiem jauniešiem ir, kā viņiem palīdzēt, kur vēl par ekrānu ietekmi, mākslīgo intelektu, un, mums varētu būt daudz, ko runāt, varbūt kādā citā vēl reizē, bet paldies, ka tu biji, un lai tev izdodās, iedrošināt un palīdzēt gan ģimenēm, jauniešiem, bērniem sasniegt tos mērķus, ko viņi paši saprot, ka viņus to tiecās un lai viņiem, izdodās. Jā, paldies, Daina, un viennozīmīgi arī izsaka tev savu atzinību. Es vienmēr ar tādu dziļu cieņu tiešām abrīnoju tos cilvēkus, kuri ir spējīgi reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās veidot šādu veidu saturu, jo, manuprāt, tas ir ļoti izaicinoši, arī kaut kādā ziņā disciplinējoši, ja? Un mēs visi zinām, kā mums ir ar, teiksim, zāles apmeklējumiem, ja? Vai fiziskajām aktivitātēm, kad ļoti negribās un mēs tā darām, ja? Un tepat laikā tomēr arī šie atzinības vārdi par to, kad lielā mērā es sajūtu tevi cilvēku, kurš veido vidi apkārt sev, ja? Kurš arī ir mērķtiecīgs un motivēts, un tas ir vienmēr ļoti interesanti ar tādiem cilvēkiem sarunāties, iepazīties un sajust, ja? un ļoti brīnišķīgi iekārtot studiju, ja? Tā kā paldies tev liels. Jā, paldies, Oskar, patīkam dzirdēt, man kā vīrietim. Un, paldies, un tiekamies, cerams, jau tuvākās nedēļas, tuvāko 2 nedēļu laikā noteikti. Un paldies, ka skatījāties. Sekojiet mums līdzi mūsu YouTube, Facebookā un Intelekta attīstības centrs vadītājs Oskars Grīslis bija mūsu vidū. Paldies, visu labu! Paldies!